Labdien visiem! Prieks, ka pirmkārt jau uzaicinājāt, ka esmu šeit. Tad Jēkabs Redlis, daudzi mani zina, kā šitādu pipariņu. Un māc, ka diezgan smuks sasienās ar to, kas ir skaņa nav, bet es jums tur nedaudz ieskats. Māc, ka ļoti atbilstošs video tieši šodienai, kā risināt konfliktus. Ja? Šis ir viens veids. Es ceru, ka šodien... Es tiešām ceru, ka šodien neviens tā nerisinās konfliktus. Bet es domāju, ka iesim tālāk, visi apmierināti, visi laimīgi, baigi skaisti. Par ko es šodien runāšu? Ka bez konfliktiem nav izaugsmes. Un komunikācija konfliktā ir tas, kas var pacelt un var nogremdēt mūs visus. Līdz ar to es runāšu par bračkām, viennozīmīgi, jo esmu no brāļu klana un hokejā, loģiski, un komandās. Dažreiz mēs visi skatāmies uz tiem hokejistiem kaut kādi baigi īpašie. Esmu tāds pats diķers kā mēs visi. Kreisajā pusītē normāli vaidziņi, kārtīgi barots, viss kārtībā. Labajā pusītē es ar tēti un 3 mūsu bračkām. Mēs gan esam 4 kopā, bet 3, kas spēlē hoķīti. Visi laukos spēlējām, dzīvojāmies, ņēmāmies. Bračkam Krišņam esmu pārdaudzījis degunu, onkulim esmu izdaudzījis ar alkonu zobus. Normāli konflikti. Problēma vienīgi ir tā, ka ar iepriekšējo runātāju baigi runāja par tieši to komunikāciju, un tas ir tas, kas mums varbūt nedaudz trūka mūsu ģimenē. Jo tajos laikos, kā auga? Viss spēlēja, pēc tam mirs, paspēžam rokas, ejam tālāk. Un visu mūsu konfliktu un domstarpības un vispārējais paceļam tepiķīti, pastumjam apkārt un dzīvojam tālāk. Tā arī mēs. Ģimene, visu daudz dikti, mēs daudz smejamies un joprojām smejamies, un humors ir mūsu numur 1 lieta, bet diezgan daudz ziķerīšiem ir tās sirsniņas, kas sāp. Un pa lielam nekad mēs par viņām ar īpaši nerunājām. Paldies Dievam, es paiešu bišķi tālāk uz priekšu, ka mums ir visiem jau 4 foršas sievas, kurš tos džekus bišķi paņēma aiz vienas vietas, un mēs sākušam runāt. Tad es arī šeit un runāju ar jums. Bet ģimenē arī mums vecāki, vecais labais kalums, darām, nečīkstam, maucam, smejamies, jokojam, darbojamies. Kaut gan, it kā tā doma bija, mums ir kultūras cilvēki, mums bija jāstāsta visādi imanta ziedoņi un vispārējais, kas tagad man pās tik superīgi, bet tad likās nopietni, atkal zaļie spoguļi. Hokejs. Kā redzējām, daudz, kur mēs redzam, ka hokejs ir tāda agresīva spēle. Es pačukstējuši, es pēc savas būtības esmu ļoti labdabīgs, tā vismaz cilvēki man saka, ļoti sirsnīgs, vai arī kautrējās man teikt, vai arī baidās man teikt, man acīs kaut ko citu. Viennozīmīgi hokejā arī tā struktūra un tas tā emocija, kā džeki, 20, 30, ko viņi dara? Viņi velk viens otru uz zoba, ķircina, apceļ, tad vienīgais izdzīvošanas pasākums ir akal. Un mauc tālāk. Tu jau negribi būt tas čalis, kuru apceļ. Konflikts daudz un dažādi, kaut kas nepatika, tu runā pretī vai dod iekšās. Man paveicās, es biju viens no labākajiem savā komandā, līdz ar to man tik traki neapcēla. Kaut gan manā klasē, 8. klasē, esmu 2. rindā no kreisās puses, man bija armijas zābaki, man bija astīti līdz šejienei, viss, lai apceltu. Bet tajos laikos kaut kāda, tu mauc. Kādi konflikti? Tas taču ir normāli. Kādam iedod bietēs, tas taču ir normāli. Labāk čaļi izkaujās un tad būs ok, gan jau pēc tam būs kārtībā. Nekad netiek risināts, nekad netiek runāts. Tā ir tā vide, tā mēs augām. Konflikti ģimenē, skaidrs. Konflikti hokejā, skaidrs, bet vislielākais konflikts bija tieši man sevī. Tas viss varēja nākt no ģimenes, gan no hokeja, bet vislielākais bija tieši sevī. Šīs te iepriekšējā bildīte, gan kreisā pusītē, kur es mēģināju uzliet savu ūdeni uz sejas, un spēlējot augstos līmeņos vispārējais, man vislielākais konflikts bija tieši bailes. Bailes kļūdīties, bailes par sevi kā tādu.
jautājums, no kurienes tas nāca. Es domāju, ka mēs atradīsim jautājumu. Nolemtība, bailes. Bailes nedodošā ģimeni, bailes nebūt īstam vecim, jo ko tu man bērnībā mācīji? Nu, tev taču jau jāmauc. Dari, kamēr vari. Un tā arī es daru, kamēr varu. Atkal, kā es viņu saucu, otrais zvaniņš. Pirmais man bija skolā, kad es mācījos Bostonas universitātē, šis ir otrais. Jo tas hoķis ir tāda programma, kur ģimenē visam jābūt pozitīvi, visam jābūt labi, tu vari turi. Hokejā, ja tu nevari, tad tev ir jāmačī. Ja tu esi švaks, ja zālītē, mauc. Vienmēr ir sastajā ātrumā un pedāls līdz grīdai. Nu, tā arī es. Beidzās hokejs, tās bailes kļūdīties, kad es tagad kļūdīšos uz laukuma, treneris man noņems no spēles, neuzliks uz nākamo, nedabūšu līgumu. Kas tas pa čali? Kas tas pa čali, pa spēlētāju bez līguma? Es nenodrošināšu ģimeni. Nu, viss, Insta-life beidzās. Ko darīt? Paldies Dievam, bija otrais zvaniņš. Bija labi izslimots Covids, autoimunā, kas man bija no koledža laikiem atpakaļ, pārslodze un veģetīvā. Viss 4 blenderī un iekšā. Jo es jau domāju, pēc hoķīša viss būs kārtībā. Sāku vadīt halli un atpakaļ programmu. Es domāju, bāc! Bet johai, iziepas, ko tālāk darīt? Nu šitā te otrais jau ir. Trešo galīgi negribās. Un parasti vienmēr mums Latvijas dainā trešais ir tas laimīgais skaitlis. Es domāju, bāc, kaut kā vēl līdz galam nē. Tā arī es. Un tas ir ļoti daudz, kur sasaistās ar iepriekšējiem runātājiem. Es arī tagad ir podkāstu un visādas iespējas, kā sevi vilkt ārā no bedres. Saprotu, ka kaut kas tam lācītim vēderā ir un kaut kā bišķi savādāk jāskatās to visu dzīvi. Amerikā izmācījos programmu kā coach, dzīves coach. Pirmkārt, lai saprastu sevi, kas tad man lācītim vēderam, kas man paurīti ir. Un tā bija tā iekšējā komunikācija, iekšējais konflikts, kas bija manī, kurš bija jārisina. Pirms vispār es varu sākt runāt par ģimeni, par hokeju un vispārējo. Es nezinu, kas man notiekās. Kā es vispār kaut ko tālāk varu darboties. No rītiem investēju sevī, sēdēju no rītiem, 6 no rīta, jo tad bija vienīgais laiks, kad es varēju. Man ir 3 bērni, 2 suņi, 3 darbi. 6 līdz 7 tas ir mans laiks. Un tad pēc tam 10 tu esi mājās, ok, viss notiekās. Bet skaidrībā jātiek. Un tad jau kā mūsu normāls latvietis, mums patīk viss sabās kopā. Mēs esam 3-3, jo Heidī basītī pirmie, tagad 3-3 hoķītī mēs esam pirmie. Es saku, bāc, gribu būt pirmais kaut ko. Es paņemu salieku hokeju ar emocionālo veselību kopā. Obviously, kāpēc ne? Protams. Pavisam īsi izskriesim cauri. Ir šie 6 spēlētāji, kas ir hokejā, un tas bija priekš manis. Svarīgi, lai es saprastu, kas tad man lācītim vēdrām, kas man ir svarīgi, lai man šīs konflikts mazinātos, un kā arī iepriekšējie teica, lai miers vairotos, jo manī visu laiku ir trisučka, es visu laiku trīcu par kaut ko. Īsti pat nezinu ko. Es zinu par ko, man bail zaudēt darbu, es nebūšu īsti vecs. Bet kā to risināt? Tā kā mēs iepriekš runājam, un ko tagad darīs? Es saprotu, ka man ir 6 spēlētājs. To es tā kā hoķi pazīstu, tas vēnās plūst. Tagad man ir otrā neizaicinājums, bet kaisle ir emocionāla veselība. Un es bāc, aiziet. Pārliecība, vārdsargs. Ar Irbi runāja, viņš saka, man arī jāstāv ir pārliecība vārtos, lai tie pārējie man kaut ko uzticās. Es saku, man pārliecība pilnīgi vakars uz ezeru. Tas ir pirmais, kas man ir jādzen zālētā iekšā un jākačā. Numur 2 apzinātības. Par ko tad ir raidījums? Centriņš, Kaspars Daugoviņš. Pirms tā ripa tiek iemest iekšā. Vārdsargs vispār tur ir, viņš ir nokritis. Mēs zinām, ko mēs spēlējam, kāda ir mūsu vispār taktika mūsu, ko mēs darām. Mēs ejam dušītos kanādiešus, vai sežam apakaļ un gaidam, kamēr tie zviedri uz mums uznāks. Ko mēs darām? Vispār jāsaprot par dzīvi. Saku, ok, tik tālu ir, labi, ejam tālāk. Ko? Kas ir man tā dzīves jēga? Ko es gribu no šī pasākuma? Jo pagaidām es tā dzīvoju, lai pelnītu naudu, lai nodrošinātu ģimeni. Viss jau baigi skaisti līdz brīdim, kad tas lācīts pa vīlēm nāk ārā, un tas nav pats galvenais. Kas tad ir mans? Kur ir mans dzīves jēga? Es šāds jautājums nebiju uzdevis sev. Līdz brīdim, kad bija krīzīte, un ar vēnā iekšā pilni tā nāk pik, un domāju, bāc, kaut kas tā kā vajadzētu bišķi vairāk šajā dzīvē būt. Saprotu, kas ir mēģis, kā līdz turienē tikt, kas man ir vajadzīgs darīt. Bet problēma tā, ka dažreiz jums ir projektiņš pēc projektiņa, mēs
izdegam. Tā arī man. Es ļoti smuki izklājos un izdegu ļoti smuki. Man vēl sieviņas saka, klausies, tad, kad es sāku atkopties. Man ir dēls, 6 gadiņi, mēs sākam viņu tur cikstēties, ņemties. Un man pilnīgi tāds, sieviņa, kad es viņu pēdējos cikstējos? Viņa saka, kāds gadiņš ir bijis? Es to, Haidī, man tā ģimene tā kā, vispār tuvu, ja kas. Laime baigi svarīga. Ja mēs visu laiku mums ir pilnā ātrumā, mēs baigi ātri izdegam. Ir vajadzīgs tas, kas mums tos telefoniņus uzlādē. Pastaiga, man tas ir mocīts, vēl kaut kas. Kas ir tas, kas tevi uzlādē? Es sapratu, ka es neesmu veltījis laiku uz sev 20 gadus. Man ir darbs, ģimene. Man tas tā krūzīte aiziet un tukšāk. Man jau nav ar ko dot. Loģiski, ka man jau, ka es brūku kopā. Labi, laime ir, esmu bišķi uzlādējies. Harmonija, ja? Kārlis Krastiņš, savalk visu kopā. Dzīves jēga man bija Sandis Ozoliņš vai man Krišiņš. Ja? Viņus dažreiz tik daudz dušī, bet viņš vienkārši iet darīt to, ko viņš grib. Mērķis, ja? Mans Miķelīts Bračka, Dziekala un visi spēlētāji, viņi iet uz tiem vārtiem, sāp, bet viņi iet uz tiem vārtiem. Laime, viennozīmīgi Indrišs, ja? Laužs Dārziņš, priecīgi, vienmēr jābūt tiem spēlētājiem tavā dzīvē. Tā arī es viņus sāku meklēt, beidzot sāku. Un harmonija. Un tam visam akal ir virsū, vai arī mums Šilovs, misters aizsardzība, ja? Ministra aizsardzība. Vajag to pārliecību, ka to var močīt. Viennozīmīgi. Šis arī ir gan konflikts, teiksim tā, ja, kurš kuru, gan arī man ļoti patīk šīs divas bildīs tieši, jo viņas smās, ka ļoti simbolizē tas mūsu dzīvi. Es nesu, par cik man sieviņa nav, nezinu, cerams, ka neredzēs. Es nesu vairāk, protams, loģiski, jā. Bet arī sieviņai mani jānes. Jā, tā ir tā savienība, kur mēs viennozīmīgi, kā visi iepriekš runāja, komunikācija. Ko tu gribi no sieviņas? Ko viņa grib no manis? Mēs joprojām mācāmies. Un es tajā laukumā esmu pašā sākumiņā. Draugi, šis ir bildes no koledžas, loģiski. Bet koledžā tur pavisam gāja pavisam interesanti, jo tur pavisam bija daudz konfliktu ar skolotājiem un es neko nesaprotu, kas tur notiekās. Bet, draugi, pavadīt laiku sev. Kas tad ir tas tavs? Kas tev ir vajadzīgs? Numur viens, kas mani grendē, numur viens, kas man ceļ uz augšu. Ģimene. Jautājums, kā es to sev nodefinēju. Es darīšu visu priekš viņiem. Priekš šitiem ziķirīšiem visu. Celšos, cik vajag, iešu gulēt, cikos vajag. Jautājums, vai viņi uzliek manu slogu un grendē mani, vai viņi ir tie, kas man tieši ceļ augšā, un es varu iet vēl tālāk. Un ar kādu to mindsetu, ar kādu to domu, ar kādu to iekšējo konfliktu, kas ir tas, kas man triggerē? Mana miera ostiņa, tā var izteikties, viennozīmīgi izlaist kādu līgumu emocīti. Daudz gan nesanāk uz darbu un atpakaļ, jo brīvais laiks varbūt nav kā tik daudz, kā viennozīmīgi pirtiņa, kā es saucu manu baznīciņu. Un es daudz biju tieši iekšā konfliktā, jo man nebija nodefinēts tie 6 spēlētāji. Paldies Dievam, es esmu uz tā ceļu droši, ka es kritīšu, tā kā spēlēju, ir zaudētas spēles, ir vinnētas spēles. Gan jau kā kādu spēli zaudēšu, pat man vismaz arvien vairāk un vairāk iezīmējās tā mana receptīte. Kas ir man vajadzīgs, lai es būtu mierpilnāks, pilnvērtīgāks cilvēks? Esmu sporta skolotājs, privāta skolā Domdaris. Protams, mētājos ar bumbiņām, viss kārtībā, kas var nekaitēt darbam. Tad esmu hokeja treneris, jo hokejs man plūst dzīvēs, tur neko. Un tas trešais, mana tā jaunā kaisla, dalos ar savu pieredzi gan ar jums, gan ar jauniešiem, gan ar, pēc jūs visi, kas grib man klausīties. Problēma ir tā, ka mēs diezgan bieži dzīvojam mazākumā, vismaz manā izpratnē. Un tad mums tas konflikts ar vien vairāk un vairāk parādās. Tā kā mēs sēžam pie televizoru, čipšu paki ir, kā maliņš, kam vīna glāze, un mēs tagad noraidamies latviešu. Un tagad tie zviedri tagad vienkārši griež mūsu zonā, un mēs visi turam. Diezgan bieži mēs domājam, ka mēs tās varam izturēt visu to dzīvi bez tiem 6 spēlētājiem. Bet, diemžēl, mēs varam izturēt 2 minūtes izturēt, 5 minūtes izturēt,
kaut kādā brīdī mēs ielaidīsim, un atkal mūsu skāršu namiņš sabliks, un tas konflikts vienkārši ņems mums virsroku, un mēs sadegsim. Pavisam īsi, es pat izveidoju aplikāciju priekš sevis, lai man šie 6 spēlētāji, jo baigi tas vāveres ritiens mums baigi aizrauj. Kad tu cēlies un atkal ir bērns, darbs, atnāc mājās, pagulā augšā, atkal bērns, darbs. Atcerētos, kas tu tur vajag, kādu to dzīves jēgu un vispārējo baigi ātri aizšauj greizi. Tad man telefonā pašā priekšā ir, es katru reizi apstos, kurš spēlētājs man ir uzkačājies vai kurš nav, kurš man ir švakāks, kur vajag iedzīt zālē un kur vajag atkal veltīt laiku sev. Man viennozīmīgi ir liels bailes kā tādas. No neveiksmēm, ko citi teiks un tā tālāk un tā projām. Mās tāds standartiņš kaut kādā ziņā. Bet viens no veidiem, kā pārvarēt savas bailes, ir viņās mesties iekšā un viņas pārvarēt. Man ir arī ļoti liels bailes no augstuma. Pie 2 metriem man sieviņa sīko ņem nost, pie 3 sāk kļūst bāls un jau grib apgulties kaut kur, sevišķi zin tie, kur kāpj augšā un skatās turnīši. Tad, es domāju, pats varētu būt baigi forši, kaut kur aiziet, tad trausu izlaist. Man draugs ir, bērni lejā skatās un tēt, tu ilgi? Es teicu, jā, būs kāds brītiņš. Un tam man draugs nepateica, ka viņš ir tā trosītā tvistiņu ir, tādu mazo ekstru. Tajā brīdī es, protams, gribēju viņu pakārt kaut kur aiz kaut kā, bet esmu ļoti pateicīgs viņam par to, ka viņš tomēr nepateica man un ka bija iespēja man izdarīt to un pārvarēt savus bailes, jo, ja te ir baila no augstuma un tu sēdi un es vienkārši lēcu drošā nāvē, to pārvarēt savu paurītību baigi grūti. Protams, ka palīdzēja, ka man meita nedzirdējāt skaņu, teica, tēt, tu tur ilgi? Bāc, kāp lejā tā kā nevar, bērns nākamais, nebūs forši. Tad es izlecu, bet esmu ļoti pateicīgs un katru reizi, ka man video, pirmkārt, man pārēt bišķi šarmuliši pāri, tas ir viens tāds baltais sviedriņš, bet otrs ir atgādina to, ka es varu visu, ko es gribu. Un tas ir viss mūsu pašu rokās. Bišķi referencīte uz pasaules čempi, kā jau mēs visi dīvaini eksperti, jau es arī tāds esmu, mēs domājam, ka te atkal neizkrīt. 7. vieta, būs jau labi. Atkal kādu vinēsim, kādu zaudēsim, būs jau viss kārtībā. Pēkšņi šie 3. norāda, kā tā, johaidī, bet negaidījām. Protams, ka šogad nebūs 3. vieta, atkal lūzeri, johaidi, nekādi. Un tā arī mums tas konflikts vienmēr ir iekšā. Jautājums, ko mēs ar viņu daram? Kā mēs viņu pāram, kas ir tā mūsu recepte vajadzīga, kādi ir tie 6 spēlētāji vai kādas tās lietas, kas mums ir vajadzīgi. Katram viņas pilnīgi savādāks ir. Lai mēs to konfliktu mazinātu, kaut kādā komunikācijas veidā viņu risinātu, jo, paldies Dievam, arī man ir sieviņa, kas nāču draudziņa. Tagad mēs parunāsimies. Atkal, labi. Jūtos daudz labāk. Ja? Man, paldies Dievam, pietika spēka uzdot sev smagos jautājumus, komunicēt pašam ar sevi, lai es kļūtu mierpilnāks, laimīgāks un šo dzīvi uztvert jau tādu, es tāpat esmu smaidīgs, arī tā, ka man bija pilnīgi čābīgi smaidīt, bet smaidīt tev es arī arvien vairāk un vairāk smaidoju no iekšpusītes. Tā kā viņi varēja, ja viņi varēja, tad mēs arī varam. Tas arī viss, paldies liels, es ceru, ka es kaut kādā laikā kļāvos. Jā, paldies Jākavam. Vai ir kāds jautājums? Varbūt ir kāds jautājums, ko gribētu... Kāds nevienam pat neinteresē, kurš tādā kautņā vinnēja, tur ne? Pirmajā. Video redzēja. Tāpēc nav jautājumu. Es droši vien pamirkšināju tādā brīdī. Tā, vai arī kāds jautājums? Es pienākšu. Vai nevajadzēs skaņas pastrunātāju? Vajadzēs, lai dzird. Nē, būs labi, lai visi dzird. Man tāds radās ķecerīgs tāds drusciņa jautājums. Nē, tas nebūs tā. Jums ir dēli vai meitas? Kas jums tur ir tie 3? Jūs teicāt, jums bērni? Tātad man ir vecākā meita 12, tad ir dēls 6 un vēl viens dēls 1,5 gads. 2 dēli. Vai jūs viņus arī bīdat par to hokeja ceļu? Tāds man jautājums. Un gribētu un slēpt sirsniņā. Ļoti labs jautājums. Par cik es, paldies Dievam, esmu viens no tiem tētiem, kas ir izslimojis šo slimību, ka viņam arī jāspēlē hokejs, tad es ļauju tam pašam bērnam izvēlēties. Man dēls vecākais 5-6 gadu, viņš saka, tēti, neko nevajag. Es saku, labi, vēl ne. Paiet laiciņš, saka, bet kaut kas ir jādara. Ko? Un nespiedām neko.
bet pats es cenšos būt aktīvs, cik es cenšos turēties, jo es zinu, ka man tagad pēdējais, man teica, ka ja tiem iepriekšējiem 2, kas bija vienkārši ārprāts, bija pusbāka, tad man saka, ka 3. tagad ir pilna bāka, man baigā šeipā jātur, lai es turētu līdzi. Un pēkšņi 6, 7 gadi, man dēls saka, klausies, tēti, ejam pamēģināt. Es saku, tā veču, klausos, uz kurieni. Futbols, peldējām, hokejs, kas vēl tur bija, viss kaut kas. Un, dīvainā kārtā palika hokejs. Futbols nobira, bet es goda vārds. Varbūt arī neapzināti. Mēs to programmu līdz galam neesam atrakuši, bet viņām tiešām patīk. Un, protams, kad ir, ko tu spēlēsi aizsardzībā? Kāpēc? Tāpēc, ka tētis spēlē aizsardzībā. Bet, man liekas, ka tomēr tam ziķerim ir baigi pašam jātīstās. Protams, ka viņam kaut kur būs slinkums, par to nav jautājumu. Bet tik daudz, diemžēl, jaunieši, kam ir tāds potenciāls un tādas iespējas, viņš dēļ konflikta, bet konflikta dēļ vecākiem vienkārši tiek nogremdēts, tāpēc, ka tētis vai mamma grib vairāk nekā viņš pats. Un ja mēs, tas, kas arī pie manis beigās, tev jau pašam jāatrod, kas tam lācītim vēderā ir. Protams, ziķerim ir daudz grūtāk. Tie 6 spēlētāji prasa viņam dzīves jēgu, tam 9-gadīgam. Plēsīt spēlēt visu dienu. Vai laime. 10 stundas vienkārši Xbox rumbāt. Kas ir tas, ka mēs kā vecāki atkal varam palīdzēt tam ziķerim tajā brīdī, ko viņš grib, ko viņš patiesi grib. Vai būt tas spēlētājs. Un tas ir ok. Vai dzīves jēga jābūt uz visu mūžu viennozīmīgi nē. Viņš var mainīties un caur vecumu tev atkal attīstās viss pasākums. Tā kā mēs vienkārši cenšamies caur komunikāciju, kā arī iepriekšējie teica, runāt to ziķeri, kāpēc tu gribi to hoķīti, kāpēc tu futbolu vairs negribi. Peldēt, kas bija futbola, kāpēc peldēšana kaut kas tur notikās, ko mēs varam citu atkal. Tā kā mans tāds, paldies Dievam, es cenšos iekāpt arī tajā komunikācijas pasākumā un runāt arī saviem bērniem, lai arī viņiem būtu pilnvērtīgāk un nav visi zem tā paklāja jāslauka. Īsā versija. Jēkab, sakiet tā, tur, kur jūs bijāt tās 3 skaistās bildes, treneris, sporta skola, un vai jūs esat ar mieru vienu no tām 3 nolikt malā, lai vairāk būtu ģimenei, lai jūs nebūtu tai ratā iekšā? Ļoti. Man tā liekas, ka tas ir tas mūžsanais jautājums. Man patīk visi 3, bet ir tās saucamās prioritātes. Es jūtu, ka pieņemsim atbraucot 8-9 mājās, es neesmu, kas ir tikai mās normāli, viss mēs tā darām, es neesmu pilnvērtīgs atkal tētis 100%. Ar to, ja man ģimene numur 1, es gribētu būt numur 1 tētis, un tad jau vīrs un vispārējais. Kaut gan, ja es neesmu vīrietis, sevi pilnībā es nebūšu arī pārējā, tā kā tas viss iet mīdarbībā. Bet es esmu to domājis, un vienu no 3 es liktu malā, jo es gribu, viens mans dzīves sapnis ir palīdzēt vairāk. Ja es ļoti daudz pavadu laiku tikai vienā 20 bērniņiem, man trūks laika piedāvāt sevi vai kaut kādas lietas, kuras var atteikt citiem cilvēkiem atkal domāšanu, man trūks laika tam. Līdz ar to man būtu kaut kas jāupurē kaut kādā veidā, bet pašā laikā gribu būt maksimāli pilnvērtīgs, kāds tas var būt. Man tādas, ka tur tā problēma arī bija, kas man bija pirms tam. Skaķīts, forši. Tā bija mana problēma, kad es devu, kamēr es sadegu. Un tā ir tāda mana dzīves mācība, kur ja es došu, es viennozīmīgi atkal sadegšu. Par to nav jautājumu, ar to es ļoti skatos, ko es daru. Sporta skolotājs man tiešām patīk, esmu treneris, man varbūt nav tik sarežģīti un grūti. Tāpat, protams, tas ir resurss, bet kaut kādā brīdī man būs jāizdara šī varbūt izvēle, kurš tad ir tas, kurā es redzu sev lielāku jēgu, varbūt teiksim tā. Un tad, ja finanses atļauj, tad var skatīties, ko var samazināt. Jo, diemžēl to veco programmu nodrošināt ģimeni neviens nav atcēlis pagaidām vēl. Es gaidu, kad likuma projekts pieņems un varēs kaut ko savāk darīt. Paldies. Tā vēl viens jautājums ir. Drīzāk komentārs.
Kādu laiku atpakaļ es arī biju sapratusi, ka aiz katra stipra vīrieša muguras ir ļoti stipra sieviete. Šodien es sapratu, kāpēc, jo ir brīži, kad vienam otru ir jānes. Paldies! Pilnīgi piekrīt.